Šis ir viens no 3 semināriem, kur mēs runājam par dažādiem diskriminācijas riskiem saistībā ar bērna ilgstošu slimošanu. Un vēl mums ir projekta ietvaros 2 vasaras nometnes, kurās mēs aicinām ģimenes, kuras ir nesen beigušas ārstēšanos, respektīvi ir bērns pie pietiekami mazais pacients, pie pietiekami labas veselības, lai varētu piedalīties un svarīgi piedalīties visai ģimenei kopā. Jā, tā kā jau es teicu, šis ir projekta ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas sociālais fonds plus Latvijas valsts budžets. Šovakar mums ir sarūpēts ļoti labs arī, pēc iepriekšējā semināra mums bija daudz atsauksmes par to, kad ir interesē pieredzes stāsti, un tad mēs to ņēmām vērā. Un mums ir arī kāds interesants pieredzes stāsts, ko Inese pieteiks, un tālāk tad mums būs Gunta Cibuļska, kas ir profesionālis savā jomā un pastāstīs par iespējām un citādiem riskiem, kā atgriezties darbā. Nu tā, Inese, turpinām. Jā, patiešām Maija pēc pagājušā semināra daudz rakstīja, ka vēlētos dzirdēt, kā klājas bērniem, kas ir ārstējušies onkoloģijas nodaļā, kā viņi turpina savu dzīvi. Un tiešām ir liels prieks, ka Krista strādā šobrīd bērnu slimnīcā. Viņa ir klienta apkalpošanas nodaļā, atbild uz zvaniem. Arī varbūt jūsējiem zvaniem. Un Krista var padalīties ar savu pieredzi. Tā kā liels paldies, Krista, ka tu pievienojies mums šajā vakarā un lūksim varbūt tev pastāstīt par savu pieredzi. Jā, paldies, kad arī uzaicinājāt. Es jau, protams, esmu sagatavojis nelielu prezentāciju, lai vienkāršāk. Jā, vajadzētu arī redzēt. Jā. Tad tāds iesākums tīri par mani pašu, tad, jā, 17 gadu vecumā nonācu bērnu slimnīcā, kur tad pēc dažādiem izmeklējumiem tika uzstādīta arī diagnoze šī te Hodžkina limfoma. Bērnu slimnīcā tieši bija ķīmijterapija un staru terapija, un tad jau 19 gadu vecumā slimība atgriezās, un tad jau ārstējos gan onkoloģijas centrā. Tur tad bija gan ķīmijterapija, gan arī cilmu šūnu transplantācija. Un tad šobrīd 5 gadus slimība ir remisijā. Jā, tad tīri par tām grūtībām, kas vispār ir ārstēšanās laikā, kas bija tā kā no manas perspektīvas, gan arī varbūt nedaudz pēc ārstēšanas laika grūtībām, tad jā, pārsvarā. Tas viss tieši ārstēšanās laikā pašam pacientam ir varbūt nedaudz grūtāk saprast, ka dzīve ir uzlikta uz pauzes, jo gan vecāki, gan draugi, gan dažādas paziņas dzīvi turpina, iet uz darbu, iet uz skolu, iet uz pulciņiem, bet man pašai tajā laikā ir jābūt slimnīcā, un kaut kādos brīžos tas varbūt izraisīt tieši dusmas par to, kāpēc pie manis nebrauc biežāk, un kāpēc nepaliek ilgāk, un jā, tas bija tādā ārstēšanas laikā grūtība, un arī šī skolas apmeklēšana, jo ārstējoties uz skolu nevar iet, un tā ir tā grūtība tieši saprast, kā es šo skolu varēšu pabeigt, vai man būs jāpaliek uz otru gadu, vai es to varēšu darīt vasaras laikā, un tas noteikti arī ļoti atkarīgs no skolas un tās nākšanas pretī. Jo es skolu varēju tieši 11. klasi pabeigt vasaras laikā, un es arī biju motivēta to darīt, jo uz otru gadu es īsti negribēju palikt, jo tas laiks ir palicis ļoti maz, tā ir 11. un 12. klase, un jā, par arī hobijiem un pulciņiem, tad es pati dejoju, joprojām dejoju, un arī slimības laikā dejoju tautas dejas, un tas man bija tāds emocionāli grūtākais izaicinājums tieši neiet uz šīm tautas deju mēģinājumiem, jo viņi kā kolektīvs brauc gan uz koncertiem, gan ir šie mēģinājumi, gan ir dažādi pasākumi, un tas vēl tieši bija dziesmu svētku gads, kad tas viss ir tādā, tieši kulminācijā, kad
tas lielais darbs kaut kā atmaksājās, un tas tā kā īsti nevar īstenoties. Un tas, kas varbūt arī tieši tautas dejām ir tāds izaicinājums, ir tas, ka meitenēm ir šīs te bizes, bet onkoloģijas saslimšanas laikā mati izkrīt, un šīs te bizes uzspīšanas vairs nav īsti variants, un jā, nu tas arī kaut kādā veidā ietekmē, un arī ietekmē pēcslimības, jo tajā laikā sanāca no bērnu kolektīva tieši meklēt šo te pieaugušo kolektīvu jau, un brīdī, kad īsti mati nav tik gari, lai pītu bizi, tas bija diezgan izaicinoši atrast kolektīvu, kas pieņems. Bet tas izdevās, un jā, galvenais jau laikam bija tā drosme iet un mēģināt. Jā, un arī klases biedri un draugi tieši arī ārstēšanās laikā un pēc tam. Tas varbūt nav tāds izaicinājums, bet tā ir tāda ikdiena, ar ko pēc tam ir jāsaskarās, ka cilvēki īsti nezināja, kā par to runāt, un vai vispār ar mani par to runāt, cik daudz runāt. Un bija gan draugi, gan klases biedri, kas pēc šīs ārstēšanās tā kā novērsās. Bet toties, protams, vienmēr paliek arī draugi, kas ir izgājuši visam tam pašam cauri un ir palikuši. Un tad, jā, pēc tam jau tagad ar viņiem runājot par to, tad, jā, arī viņiem bija bail par to runāt. Viņi varbūt īsti nezināja, cik daudz uzdot jautājumus un vai vispār vajag uzdot jautājumus tieši par pašu slimību. Un arī kaut kādā ziņā viņiem šķita diezgan muļķīgi runāt par tādām ikdienas lietām, zinot, ka es esmu atrauta no tās ikdienas, kad varbūt tas mani kaut kā sarūktinās vēl vairāk. Un, jā, tad atgriezties dzīvē pēc tam ir tāda vislielākā grūtība. Varbūt man tas bija mazāk pēc tieši bērnu slimnīcas, jo tur jau es skaidri zināju, ka man tātad vasarā ir jāpabeidz skola, šī 11. klase un pēc tam arī 12. klase, bet pēc tam jau 19 gados tas ir tāds laiks, kad kaut kādā mērā ir jāsāk dzīvot tādu pieaugušo dzīve, bet pēc tās slimības, kad ir beigusies ārstēšana, ir tās tā kā klusuma periods, kad īsti nesaprot, ko un kā darīt. Vai tagad ir tiešām jāsāk šī pieaugušo dzīve, vai ir jādodas kaut kur studēt, vai ir jāsāk strādāt, vai vienkārši ir jāatpūšas un jāsaprot, ko tad es īsti pati gribu. Un jā, un tas, kas joprojām šobrīd ir tāda kā tā mazā grūtība, ir tāda kā veselības trauksme, kura reizēm piezogās, piemēram, pie lielākiem satraukumiem. Vienmēr ir tā sajūta, ka es varbūt kaut ko izprovocēšu atkal, vai pie fiziski grūtākām dienām, kad ir liels nogurums, tad šķiet, ka tā slimība jau ir atgriezusies un kad atkal viss sāksies no jauna. Bet jā, tāpat kā ir tās ēnas puses, vienmēr ir kaut kā tas viss, kā tam tikt pāri. Un tad, kā es pat ar to visu sadzīvoju un arī pieņēmu, tad es to uztvēru šo onkoloģisko saslimšanu vienkārši kā slimību, kura ir jāārstē līdzīgi kā iesnas, lai arī šis ārstēšanas process ir daudz ilgāks, nopietnāks un arī grūtāks. Bet tas deva arī kaut ko, ne gluži pozitīvu, bet jaunu priekš manis. Es atradu sev jaunus hobijus. Es sāku izšūt, un tas arī ir laiks, kad noskatīties ļoti daudz seriālus un filmus un lasīt grāmatas. Un es pati par to visu arī rakstu. Man ir pašai savs blogs, kur tad es dalos vairāk un plašāk tieši ar to savu pieredzi un arī ar šīm sliktajām dienām un labajām dienām. Jā, ar to visu, kā es pati par to jūtos. Tāpat es arī esmu onkoloģijas pacientu atbalsta biedrībā, dzīvības koks, es esmu mentors, kas palīdz šiem cilvēkiem ar onkoloģiskām saslimšanām. Un pati arī esmu sapratusi, ka galvenais ir nebaidīties prasīt palīdzību, it īpaši, kad ir nepieciešama emocionālā palīdzība, jo tas ir ļoti svarīgi visu laiku sevi uzturēt tādā veselīgā emocionālā stāvoklī, un pati cenšos nebaidīties saviem ārstiem uzdot vismuļķīgākos jautājumus, jo tie man pašai palīdz labāk izprast slimību un to, kas mani sagaida un kā labāk rīkoties.
Un, jā, no 17 gados tas mainīja kaut kādā ziņā arī dzīves perspektīvu, jo 17 gadi ir tās trakais laiks, kad gribās skriet un iet un darīt un visu paspēt un visur būt, bet, nu jā, tas lika tā kā vairāk novērtēt ģimeni, mieru un atpūtu, un jā, tas arī kaut kādā ziņā ir novedis mani līdz šajienai, kad es varu citiem palīdzēt un dalīties ar to savu pieredzi un arī izvēlēties to nākotnes ceļu, kurā darboties. Tā kā tā. Paldies! Liels paldies tiešām! Tas bija, tas bija patiešām iespaidīgi. Ļoti īsā brīdī, bet, Krista, jūs iepazīstinājāt patiešām ar tādu reālu stāstu. Tā asociēs ar to dziesmu svētku gadu un tām bizēm, par kurām grūti iedomāties, ja pats nedejo deju kolektīvā. Un jaunam cilvēkam tiešām ir tik daudz izaicinājumu. Un man ir ļoti uzrunā arī šis aspekts par draugiem, kas nezina, par ko runāt, vai par nopietnām lietām, vai par nenopietnām, jo visas liekas tādas neiespējamas. Un man ir varbūt viens jautājums, pat vairāki jautājumi par to, kā jūs vislabāk saprotat, kā paprasīt šo emocionālo palīdzību, kā tas ir no cilvēka paša viedokļa, jo reizēm mēs vēlamies atbalstīt emocionāli, bet nespējam. Es domāju tieši par atbalstu personālu, varbūt arī vecākiem, kas cenšas palīdzēt bērniem. Kā vislabāk pašam cilvēkam palūgt palīdzību? Un otrs jautājums varbūt ir ļoti saistīts ar to, kā jūs, Krista, sapratāt, ka jūs gribat citiem palīdzēt? Es to pati sapratu, laikam, tāpēc, ka man bija tā iespēja to gadu ārstējoties īsti neko varbūt nedarīt. Un tad es tā kā izpētīju tās iespējas, kuras gribu studēt un ko es gribu studēt. Un tad es sapratu, ka es māku uzklausīt citus cilvēkus un es cenšos tā kā sadzirdēt to visu. Un tad es sapratu, ka jā, tā mana pieredze un tās stiprās puses noteikti var nākt talkām, tāpēc es arī studēju psiholoģiju, un tas mans mērķis dzīvē ir būt psiho-onkologam tieši, kas palīdz šiem onkoloģijas pacientiem, un man pašai visvieglāk bija lūgt palīdzību tieši emocionālo, varbūt ne klātienē, bet kaut vai caur šo te pašu dzīvības kokli, jo viņiem vienkārši ir uzrakstīt ēpastu. Un man tas bija vieglāk, jo nav jārunā pašam, es vienkārši to varu uzrakstīt, es varu pārdomāt, kā to uzrakstīt, un tajā brīdī, kad es jūtu, ka to vajag vienkārši nosūtīt. Un tad jau tā palīdzība atnāk, jo man pašai varbūt bija grūtāk to tā kā fiziskos vārdos pateikt, bet uzrakstot tas bija daudz vienkāršāk. Paldies! Varbūt vecākiem vēl ir kādi jautājumi vai citiem klātesošajiem, jo man šeit tā ir unikāla iespēja uzjautāt Kristai vēl kādu jautājumu. Bet varbūt arī tie jautājumi radīsies semināra gaitā. Un, protams, var arī rakstīt. Ir viena pacelta roka. Lūdzu, Tatjana. Jā, labdien! Paldies jums, Krista, par jūsu stāstu, ka jūs dalāties. Es arī esmu dzīvības koka mentore, tāpēc arī man ļoti interesē šī tēma. Esmu arī mācos klinisko psihologu, pētīšu tagad ģimenes dzīvespēku. Un ļoti, tā kā klausījos, ko jūs stāstat, tāds jautājums radies par jums un jūsu to posmu, kad jums grūti gāja, un par jūsu ģimeni. Un teiksim tā, man šķiet, ka tas ir tā kā sistēmiski, ka visai ģimene grūti iet. Un kā jums šķiet pašai, vai ko jūs pamanījat, tās grūtības, ko jūs domājat, kā vecākiem bija grūti, vai jūsu ģimenei, un kā jūs tā kā izveidojat to tā kā veiksmīgo vai tādu tā kā kontaktu? Kā jums gāja vispār ģimene kopumā tajā brīdī? Grūti, jā, bet es sapratu, ka arī vecākiem bija grūti. Kaut kādā ziņā man vienmēr liekas, ka maniem vecākiem gāja daudz grūtāk nekā man pašai, jo viņi vienmēr teica, ka ir grūti skatīties uz bērnu, ka tu esi tajā vecāka lomā, jo bērnam ir grūtāk nekā tev pašam.
Bet nu, kaut kā to pieņēma, jo, laikam, vieglāk varbūt arī bija tas, kad manai ģimenei ar to bija saskarsme. Manas mammas vecākā bija divi tā ir nomiruši no šīs onkoloģiskās slimības. Tad, nu, kaut kādā ziņā varbūt tas ir vieglāk, ja ir šī pieredze. Un kaut kādā ziņā jau laikam palīdzēja arī tā mana attieksme, kad es biju tāda ļoti pozitīva un es biju mērķēts to, ka es izvesaļošos un viss būs kārtībā un kad nu nevajag satraukties. Un, nu, jā, kad tā mana attieksme palīdzēja arī viņiem būt tādiem mierīgākiem, kad viņi redz, ka es esmu motivēta iet un cīnīties un darīt, kad, nu jā, tas varbūt viņiem arī palīdzēja. Paldies, un sakiet, bet, nu, es saprotu, ka, nu, droši vien ir kaut kādos citos gadījumos, nu, kā jums šķiet, nu, kāds ir padoms, jo es teiksim, ka mentoriem nāksies, teiksim, runāt ar, teiksim, nezinu, ar vecākiem, nu, tādi arī mums tas zvana, un, nu, piemēram, kā iedrošināt, uzdrošināt, nu, kāds ir varētu būt jūs tāds viedoklis, nu, tie vecāki ir arī izmisumā, nu, kā runāt ar to bērnu, un nezinu, kā tam bērnam, nu, tā kā izstāstīt, un kā var tam bērnam vispār, nu, runāt, nu, kas ar viņu tagad notiekas, un kas tad tāda būs, nu, kaut kāds varbūt pāris ieteikumi vai vārdi, ko es varu tā kā, nu, ar tiem vecākiem arī teikt. Man pašai arī ļoti palīdzēja tieši bērnu slimnīcā šī te, vide, kurā tas viss notiek, jo pie manis nāca arī māsas, kas paskaidro un parāda, viņiem ir arī tā kā caur spēli šī te visa onkoloģiskā ārstēšana, un kā tas notiks, un kā būs, kad mati izkrīt, un tas ļoti palīdz, bet man palīdzēja, ka man stāsta, kā ir. Varbūt tas arī daudz maina no šī vecuma, jo 17 gados nu, dzīve uztver nedaudz citādāk nekā, ja man būtu, piemēram, 5 gadi un tas viss būtu noticis. Bet tīri šādā vecumā, tad, jā, man palīdzēja, kad pasaka, kā ir, kad es pati varu saprast šīs lietas nopietnību un, nu, tā kā iesaistīties tajā visā, jo, nu, līdz tiem 18 lemj par mani lemj vecāki, bet tā pašā laikā 17 ir turpat, lai es lemtu pati par sevi. Un tad, jā, man patika, kad man palīdzēja, kad mani vecāki man arī stāsta, kā tas ir un cik tas ir nopietni. Un, nu, jā, tas tā kā palīdz. Tā kā divi tādi, tā kā varētu būt tas spēles, jā, kas varētu tā kā palīdzēt tam bērnam stāstīt, un arī tā atklātība. Tā kā, nu, Jā, nav jāslēp no tā bērna, nu, kā es tur nezinu, izdomāt, jā, tā kā varētu arī, nu, bērnam vienkārši atklāti runāt ar viņu, nu, bet arī var pielietot kaut kādas, nu, tādas spēļu veida, jā, tā kā. Mhm. Labi, paldies! Paldies, paldies tiešām par jautājumu, paldies par atbildēm. Un man šķiet, ka es klausījos un es padomāju, ka mums ir izdevies izveidot platformu, kur sastopas pacienti, vecāki, atbalsta speciālisti. Un šovakar īpašā veidā mēs priecājamies mūsu vidū sveikt Guntu Cibuļsku, kas ir bērnu slimnīcas sociālā dienesta vadītāja. Un līdz ar to mēs arī varēsim uzdot viņai dažādus jautājumus, kas ir uz sirds vecākiem un arī atbalsta sniedzējiem par sociālajiem jautājumiem. Un man šķiet šī vakara tēma, kas saucas ģimenes sistēmas pārmaiņas pēc bērna ilgstošas slimības, ir ļoti atbilstoša jau šai diskusijai, kas izvērtās. Mēs dzirdam, cik daudz ir pārmaiņas, un tās pārmaiņas ir ne tikai slimnīcā, slimošanas laikā, bet daudzus gadus arī pēc izārstēšanās. Tā kā prieks dot vārdu Guntai, lūksim dalīties ar idejām, padomiem, ieteikumiem. Un tā kā mums jau bija iesūtīti diezgan daudz jautājumu, bet arī aicinām citus, kas nepaspēja varbūt uzrakstīt, noformulēt savu jautājumu, rakstīt jautājumus čatā. Lūdzu, Gunta. Jā, labdien, labdien visiem vecākiem un kolēģiem. Paldies milzīgs Kristai par ievadu, kas nu, ko droši vien es pat nevarētu
to sajūtu un to pieredzi pat izklāstīt, jo, jā, jo nu, būt, tā kā iziet tam visam cauri, tas ir pilnīgi cits redzējums. Mans stāsts un šodien būs par šo nu, tādu, no tādas profesionālās puses, no atbalsta speciālistu redzējumu puses, un tā es nošērošu arī prezentāciju. Tā. Var redzēt, ja? Jā. Tagad vajadzētu redzēt pa visu ekrānu. Jā, var redzēt pa visu. Tā. Tātad, jā, es esmu Gunta Cibulska, sociālā dienesta vadītāja, un jā, tāda man tāda, nu, praktiska, tāda profesionālā darba pieredze ir šeit slimnīcā uz vietas, bet man uzreiz tomēr gribas izcelt ar kuru droši vien daudzi ir nu, sastapušies un ir tādā nu, ciešā sadarbībā un kontaktā, un kas arī ir tādas, varbūt no tādās sociālā darba puses, tāds nu, būtisks atbalsts. Varbūt es šodien, jā, vairāk stāstīšu un koncentrēšos uz to stāstu, kas ir īstenībā ap šo slimības procesu saistībā ar slimības posmu šeit stacionārā, un tā mana prezentācija ir tiešām, un stāsts ir balstīts uz iesūtītajiem jautājumiem, kas arī iezīmē tās jūsu, nu, aktuālās tēmas, kas ir neskaidrs, varbūt, kas nav izprotams, un tā kā, nu, mēģināšu, tā kā, nu, skaidrot un atbildēt varbūt uz šo, un vairāk arī iedot tādu informāciju un redzējumu. Neatkārtošos par diskrimināciju, nestāstīšu par to. Daktori izstāstīja jau iepriekšējā seminārā, bet tad varbūt, jā, mazliet iesākumā par šo ģimenes terminu un par ģimenes sistēmu kā tādu. Tātad, jā, ģimene ir divu vai vairāku cilvēku veidota tāda mazā sociālā grupa, asinsradniecība, laulība vai nozīmīgas emocionālās saiknes. Izslēgšu, lai nekas neskan. Tā, nezinu, vai man izdevās. Prezentāciju var redzēt, ja? Labi. Tātad, jā. Nu, ģimene un nav tādas vienas, nezinu, standarta ģimene. Ģimene var būt šie divi cilvēki, kas ar bērnu, iespējams, tā ir vecmāmiņa ar šo te bērnu, kas ir pacients, kas ir šis slimais bērns. Un ģimenes sistēma ir tāds, nu, dzīves organisms, kurš mainās un attīstās, iziet tādiem posmiem, izaicinājumiem, fāzēm. Ģimenes sistēma, kuru uztur iekšējie noteikumi, robežas un attiecības, kas ļauj ģimenei saglabāt arī tad, kad ģimenes locekļi piedzīvo dažādas pārmaiņas. Un ar ģimeni, kurā ir bērns ar smagu saslimšanu, tad būtībā tā mana atbilde ar pieņemšanu pret atšķirīgo, ar tādu cilvēku mīlestību, tieši domājot par to, ka ģimenes ir ļoti dažādi. Un pacienti ir ļoti dažādi, un arī vecāki ir ļoti dažādi. Diskriminēt, nenosodīt un nekritizēt, bet skatīties tiešām, kā palīdzēt, kā dot šos risinājumus un atbalstu. Uz ģimenes sistēmu var paskatīties tā kā dažādos līmeņos, šai individuālajā līmenī, kurā katrs loceklis ir šī personība, arī bērns,
Un svarīgi, jā, protams, arī vērot bērnu tādu uzvedību un par ko tā varētu liecināt. Bioloģiski aspekti, veselība, tostarp fiziskā, jo jā, arī fiziskai veselībai un fiziskajam spēkam ir liela nozīme gan no tādas pacienta pozīcijas, gan no vecāka pozīcijas. Psihiskā veselība, tāda emocionālā noturība, kas piemīt katram šim ģimenes loceklim. No starppersonu līmeņa ir svarīgas šīs savstarpējās attiecības starp ģimenes locekļiem, starp lomām, kādas ir ģimenē šīs lomas, kā katrs ģimenes loceklis īsteno šīs lomas, kāda īstenībā ir arī bērna loma ģimenē. Kāda ir uzdevumu izpilde, kā tie tiek sadalīti, kā tie tiek veikti, spēja pārvarēt krīzi, komunikācija ģimenē. Es ļoti atvainojos. Neredz manu prezentāciju tagad, jā? Tagad neredz. Tagad nē. Jā, bet man kaut kas arī mazliet uzkārās, jo es... Tā. Es pieļauju, ka tas ir interneta kaut kāda Jā, nianse. es arī mazliet gribēju vienkārši noņemt šo te skaņas traucēkli. Bet tā, es ilgi nekavēšos, es atgriežos un turpinu. Tā, vajadzētu redzēt? Jā. Var redzēt. Ir arī pa visu ekrānu. Jā, jā. Tātad, jā, ļoti būtiska ir komunikācija ģimenē un šīs konfliktu pārvarēšanas prasmes starp ģimenes locekļiem. Ģimenes modelis, cik cieši ir ģimene vai kādas ir šīs ģimenes savstarpējās, tādas emocionālās saites, kontroles funkcija, kas to veids. Varbūt tā, ka īstenībā arī bērns zināmā mērā ir tas, kurš veids šo te kontroli arī paskoties no tādas pacienta arī redzējumam, jā, kad bērns ir tas, kas vēro vecākus, uztraucas par to, kā viņi jūtas, vai viņi tagad būs uztraukušies, vai pārdzīvos, un īstenībā jā, tajā brīdī kaut kur savas emocijas varbūt slāpē un viņām neļaujas, jo tā kā mēģina kontrolēt šo situāciju, kas tajā ģimenē un tajā brīdī ir. Emocionalitāte, kāda ir, jā, cik ģimenē šie ģimenes locekļi ir emocionāli tuvi, un vai vispār emocijas tiek izrādītas, vai viņas tiek atpazītas, un jā, kādas ir šīs emocionālās reakcijas, vērtības un normas. Tātad, jā, šīs obligātās vērtības, kas ir saistītas ar tādu bērnu aprūpi un audzināšanu, un arī normas, kas pastāv ģimenē, tas viss ir ļoti nozīmīgi. Ja paskatāmies uz ģimeni jau kā tādu sistēmu, tad jā, vai tā funkcionē patstāvīgi, vai tā spēj plānot, organizēt šos te ikdienas procesus, savas to pašu bērna uzraudzību stacionārā vai iespējams, jā, nodarbinātību. Ir vecāki, kas strādā attālināti un arī strādā atrodoties stacionārā pie bērna. Un jā, kā ģimene tiek galā ar šīm te pārmaiņām, nodrošinot, jā, bērnam klātbūtni, iespējams arī domājot un skatoties, jā, kas notiek mājās, kā ģimene tiek galā. Kāda ir ģimenes vēsture? Liela tāda ļoti dažādas, un varbūt tā ir vecāki ar bērnu, bet pirms speciālisti nemaz nezin, kad kāds būtisks tāds negatīva pieredze ģimene
kas arī var ietekmēt gan to vecāku tādu emocionālo stāvokli, gan īstenībā arī ļoti praktiski spēju būt pie bērna un viņu aprūpēt. Jo iespējams, mamma nevar pieskatīt bērnu, jo viņai ir jābūt mājās un jārisina kaut kādas citi jautājumi, kas ir saistīti ar tuvinieku izaicinājumiem vai šīm negatīvajiem momentiem. Konkrēti, piemēram, tāds piemērs, jā, kad ir kāds tuvinieks, kas ir ļoti slims, un kad bērna mamma ir tā, kas dodas, kas paliek mājās un aprūpē šo te slimo tuvinieku, bet pie bērna stacionārā ir, piemēram, omīte, vai arī, jā, šie te tuvinieku aiziešanas un nāves, kas arī tāds papildus izaicinājums. Un tam ir liela nozīme. Tāpat kā tam, vai no kādas ģimenes arī varbūt šie pacienta vecāki nāk, cik viņi ir zinoši, pieredzējuši. Tas ir ļoti būtiski, un mums, kā speciālistiem, skatoties, jā, un sadarbojoties ar ģimenēm, mums ir ļoti svarīgi, lai izveidot šo te kontaktu, tādas sadarbīgas, atklātas attiecības, lai vecāki dalītos ar mums. Jo tikai tad, ja mēs to zinām, tikai tad mēs varam palīdzēt, iesaistīties un saprast gan jūs, gan arī domāt, kā tad palīdzēt. Kāda ģimene ir darbībā, un šeit arī kā ģimene reaģē, piemēram, uz ārstēšanās procesu. Ir kādreiz, kad ģimenei varbūt pilnīgi savs redzējums par ārstēšanu, un kas varbūt arī ietekmē to, kā piemēram, mums šeit notiek uz vietas tā sadarbība starp mediķiem un ģimeni, un kā šī ārstēšanas process tiek organizēts un notiek. Un varbūt arī vecāki, kas ļoti paļaujas un uzticas, un kad varbūt tā sadarbība arī būs atšķirīga. Ģimenes spēja vērsties pēc atbalsta, un šeit jau arī iepriekš izskanēja tas, ka kā tad ir un kā spēt palūgt palīdzību, atbalstu, kur viņu gūt. Un šis ir interesanti, jo parasti, ja runā ar ģimenēm, ar vecākiem, tad vienmēr iezīmējas šī ļoti tāda lielā vajadzība pēc psiholoģiska, psihosociāla atbalsta. Vienlaicīgi no prakses ir tā, kad piedāvājot šo atbalstu, nevienmēr viņš tiek tā kā paņemts, un droši vien, ka tur arī mēs jau saprotam, kad vajag šo te laiku, un droši vien iespējams kādā citā brīdī, bet kādreiz ir varbūt, jā, tas jautājums, un priekš mums kā speciālistiem, kā to atbalstu iedot, un kā tam vecākam palīdzēt sagatavoties, lai viņu paņemtu. Un ģimenes resursi arī ir nozīmīgi, jo tie, protams, stiprina ģimenes sistēmu, un tie ir būtiski ģimenei šajā bērna slimošanas visā periodā. Tātad pārmaiņas, jā, viena ģimenes locekļa dzīvē ietekmē pārējos ģimenes locekļus, un protams, ja saslimstot bērnam ar onkoloģisko šo slimību, tad tā ir ģimenei pilnībā pakārtota dzīve bērna veselībai, bērna ārstēšanās procesam, un tās ir ļoti tādas, būtiskas un apjomīgas pārmaiņas. Domājot par to, jā, kas tad ir tā smagā slimība, varbūt tāda neliela, bet nepārāk liela, nepārāk tāda definīcija. Tātad, jā, smaga slimība ir jebkura akūta vai hroniska slimība vai veselības stāvoklis, kas rada augstu mirstības risku, negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti un ikdienas funkcijas, un vai ir apgrūtinoša simptomu ārstēšanas vai aprūpētāja stresa dēļ. Protams, kad onkoloģiska saslimšana ir smaga slimība, tā nav vienīgā smagā slimība, bet tieši pie onkoloģijas šis tāds ārstēšanās process ir salīdzinoši visilgākais un tāds,
visgrūtākais, un tas viennozīmīgi ietekmē dzīves kvalitāti visai ģimenei, tas ietekmē šo te funkcionēšanu, ģimenes funkcionēšanu, tas ietekmē paša pacienta fizisko funkcionēšanu, un būtībā arī šis te tāds tas stress, satraukums, emocijas, tās arī ļoti klātesošas. Paskatoties uz tādām ģimeņu vajadzībām pēc mūsu tādas, tad tas ir ļoti cieši saistītas, jā, un man ik pa laikam rādās, ka man ir nestabils internets. Ja ir tā, ka es pazūdu, tad dodiet man ziņu. Man liekas, var redzēt, ka ir nestabils, bet nepazūdiet. Jūs tā kā paliekat. Jā. Paldies. Jā, jo man... Bet labi. Visi šie nosacījumi un ierobežojumi, kas arī, protams, onkoloģija ir tikai viena no smagajām slimībām, bet arī tā ir savi nosacījumi, ierobežojumi, tādiem ārstēšanās posmiem. Un jā, ir ļoti svarīgi speciālistam saprast, kas ir noticis, kādas ir īstenībā arī šīs te vai kāda būs šī ārstēšana un ārstēšanas process, un kas no vecākam, protams, ir saistīts ar tādām, ar emocionālu, protams, izaicinājumu, ar šoku, ar īstenībā ar bailēm par to, kas un kā būs un notiks, bet arī speciālistam ir jābūt zinošam, lai arī saprastu, to vecāka redzējumu un cik tas varbūt ir kādreiz arī ārsts saka, jo pēc pieredzes mēs redzam, ka nevienmēr vecāks var arī sadzirdēt ārstu, jo protams, tā situācija ietekmē vecāka spēju uztvert to informāciju, un tad speciālists ir tas, kas protams, arī ārstam var aicināt, iesaistīties un tā kā vēlreiz izrunāt varbūt un sniegt informāciju, kas tam vecākam ir nozīmīga. Protams, šīs statusa maiņas, invaliditāte, īpaša kopšana, tā arī paredz gan konkrētas formalitātes, gan konkrētas darbības, gan arī konkrētus nosacījumus. Būtiski ir šie ģimenes iekšējie resursi, par ko es arī jau iepriekš arī jau norādīju, šī emocionālā noturība, zināšanas, prasmes, cik vecāks ir zinošs, ko viņš spēj, prot, un šeit arī īstenībā arī ne tikai varbūt tādā izglītības līmenī, bet vispār arī vecāka tādā funkcionēšanas līmenī, jo arī kādreiz vecākam pašam var būt veselības problēmas, var būt arī kāda diagnoze vai arī šie attīstības traucējumi. Un tā var būt, tas vecāks var būt atšķirīgs, bet viņš ir vecāks, viņš ir līdzās bērnam, viņš ir blakus, un tas, protams, ietekmēs to, kā vecāks grūti izdosies arī būt līdzās un iesaistīties varbūt arī šajā bērna aprūpes procesā šeit stacionārā un pēc tam tikt galā ar visiem izaicinājumiem, bet tas ir tas, ko mēs vienmēr speciālisti saredzam un ņemam vērā. Ļoti nozīmīgs vienkārši sakot liela, vai tas ir viens vecāks vai jebkurš cits likumiskais pārstāvis ar bērnu, vai tā ir pilna ģimene, vēl ar vecvecākiem, radiem draugiem, paziņām, vai ģimenē ir arī vēl citi bērni, cik tie bērni ir lieli, tam arī ļoti liela nozīme, jo vienmēr saprotam, ja šeit ir pacients ar vienu no vecākiem, tad, protams, mājās ir varbūt vēl 2 vai 3 māsas un brāļi, un tur ir otrs vecāks, kam arī ir savi izaicinājumi un grūtības.
Ļoti nozīmīgi, jā, šie te ārējie tādi resursi, tādi jau institucionālie resursi, tātad, jā, šī sadarbība ar sociālo dienestu, mēs arī tālāk vairāk uz šo paskatīsimies, tātad, jā, pakalpojumu pieejamība, jeb klāsts, un iespēja, jā, viņus saņemt, informatīvais atbalsts, sākot tiešām ar to, kas tad tagad būs, kāda būs ārstēšana, līdz tiešām informācijai par konkrētiem pakalpojumiem, par dažādiem atvieglojumiem. Tas ir resurss, un jo zinošāks ir vecāks, jo zinošāka ir ģimene, jo īstenībā arī viņiem ir vieglāk, vieglāk tikt galā ar šiem te izaicinājumiem. Un ļoti nozīmīgs, jā, ir saulēcīgs atbalsts un arī atbalsta pēctecība. Tātad, jā, ja mēs domājam tiešām par tādu psihosociālo atbalstu, tas ir tūlītais atbalsts ārstēšanās posmā, tie ir šie atbalsta speciālisti. Tas ir atbalsts krīzes situācijā, kas jau ir vairāk šis profesionāls psiholoģisks atbalsts un, protams, arī atbalsts dzīves vietā. Gan tajā brīdī, kad pacients ar vecāku atrodas stacionārā un piemēram, ģimene ir dzīves vietā un viņiem ir kādas vajadzības un pēc atbalsta, gan arī tad, kad ģimene jau dodas mājās un uz noteiktu posmu starp šiem te ārstēšanās procesiem, vai arī beigās, kad šī ārstēšana ir beigusies, tad arī tad tas atbalsts dzīves vietā ir nozīmīgs un vecākiem un ģimenei ir vajadzība pēc tā. Varbūt, jā, tā kā raugoties vēl no tādas jau tādas sociālās, varbūt, fokus, un no tādām problēmām, ar ko ģimenes saskaras, tad galvenokārt tā ir tieši jā, tā pielāgošanās slimībai un stacionāram, vai arī šīs vajadzības, kas balstītas uz konkrētu šā brīža situāciju vai apstākļiem. Un tā arī ir. Arī paši vecāki atzīst, ka smagākais ir šis tieši sākuma posms, kad viss ir, kad ir, ka vecāks ir nezinošs, ka viņš ir, jā, kad viņš baidās par to, kas un kā būs, un ka viņš ir ļoti satraucies, jā, tas tieši tas sākums. Un, jā, es daļai droši vien kaut kam jau pieskāros, kas tad arī ietekmē varbūt mūsu kā speciālistu iesaisti, tas ir šos te likumisko pārstāvju. Es spēju, kādreiz nespēju aprūpēt bērnu, un tas ir normāli, ja, piemēram, sociālais darbinieks nāk un iesaistās un pārunā varbūt kaut ko, kas izdodas vai neizdodas, vai domā, jā, kā atbalstīt, jo tā funkcija sociālajiem darbiniekam ir nodrošināt šo atbalstu. Tās ir finansiālās grūtības, ar ko saskaras ģimene, pārāvumi nodarbinātībā, tās ir jaunas vajadzības, kas ir, kur ir nepieciešamas šīs finanses, tie ir izglītības jautājumi. Tie var būt arī juridiski jautājumi un dažādi nenokārti dokumenti, kas var būt saistīts gan ar kaut kādām šīm starppersonu attiecībām, nesakārtotām, gan arī varbūt ļoti praktiski kaut kādi jautājumi, kas vecākam vienkārši ir jārisina ārpus stacionāra un kur viņam arī ir nozīmīgs šis speciālistu atbalsts. Tas varbūt ar dzīvesvietu saistītas problēmas, jo jā, īstenībā slimība var ietekmēt arī bērna šo spēju funkcionēt, fiziski funkcionēt, un iespējams arī jā, pēc tam atgriežoties mājās ir jārisina jautājums par piemēram, jā, šo dzīvesvietas platību, vai ja tas dzīvoklis, piemēram, ir 5. stāvā, tad iespējams ir nozīmīgi kad ģimene dzīvo, piemēram, 1. stāvā, lai ir vieglāk iziet ārā. Jā, varbūt jautājumi, kas saistīti ar dzīvesvietas maiņu, savstarpēju attiecību un komunikācijas problēmas, tam es arī jau zināmā mērā pieskāros, jo
tas var būt gan starp ģimenes locekļiem, gan sadarbībā un komunikācijā ar apkārtējiem. Un varbūt atsevišķos gadījumos arī bērnu tiesību pārkāpumi, kad arī nevajag satraukties, ja kāds nāk un runā un izvērtē un aicina varbūt paskatīties uz kādām situācijām savādāk, jo mēs šeit slimnīcā skatāmies, protams, no savas puses, no ārstniecības puses, kas un kā ir jādara. Protams, ja vecākam ir atšķirīgs redzējums, tad ir jāmeklē šis ceļš, kas ir bērnam draudzīgākais. Un bija viens interesants jautājums iesūtīts, kādas ir likuma normas, lai piespiestu abus vecākus tā kā vienlīdz iesaistīties slima bērna aprūpē. Un šis man, protams, nav zināms, vai tas ir vecāka jautājums, vai tas ir speciālista jautājums, jo īstenībā tas maina. Tas maina droši vien to atbildi, jo taisnība, kad ir abiem vecākiem vienlīdz jāiesaistās, tad tas ir tāds, man gribas teikt, viņa viedoklis un viņa, tāda redzējums par to, kā būtu pareizi, bet nav ideāli, vienmēr šī ideālā pasaule, jo tieši tā ģimenē var būt tikai viens vecāks, un tad, tā kā neviens speciālists nevarēs ietekmēt to, ka tagad ir jāmeklē otrs vecāks un jāpiespiež viņam būt blakus. Jo īstenībā arī tās prasmes vecākiem var būt atšķirīgas, tās funkcijas un lomas var būt atšķirīgas, un varbūt tiešām mamma labāk tiek galā ar bērnu, un tētis varbūt labāk galā. Tur varētu būt arī nostrādāts pats bērna vecums un dzimums, jo, piemēram, tētim varbūt pusaugu meitenei būtu grūtāk būt līdzīgs un varbūt pat aprūpēt fiziski kaut kur iesaistīties, ko varētu izdarīt mamma labāk. Tur ir ļoti daudz aspektu, bet ja šis jautājums ir izskanējis no vecāka, tad gan ir droši vien, ja ir šis otrs vecāks, kurš neiesaistās un vecāks, kas aprūpē bērnu, vēlas tādu līdzvērtīgu iesaisti, tad es domāju, ka viena lieta ir runāt, diskutēt, vai arī vērsties iespējams bērntiesā un arī runāt par kaut kādu šo bērna interesēm, tiesībām un vecāku pienākumiem. Tad droši vien ir jādomā, kā šo risināt jau kā tādu arī savstarpēju attiecību tādu problēmu. Bet šis jautājums prasa tādu precizējumu. Un tad par slimības pabalstu sakarā ar slima bērnu kopšanu, par šo bija jautājumi, un šis ir būtiski. Tātad, par šo te tautā sauktā slimības lapa B, to izsniedz par bērnu kopšanu līdz 14 gadiem, neieskaitot, bet to var izsniegt arī bērnam vecumā līdz 18 gadiem, ja smagas slimības dēļ nepieciešama ilgstoša ārstēšana un ārstu konsīlijas noteicis, ka vajadzīga vecāka nepārtraukta klātbūtne. Un šis ir saistīts praksē ne tikai ar onkoloģiju, bet arī citās nodaļās. Es esmu saskārusies, kad ir šis te konsīlijs, kas izvērtē un arī lem par to, kad vecākam ir jābūt pie bērna, un tajā brīdī konsīlijs, kas ir svarīgi varbūt vecākiem, kad konsīlijs šo te atzinumu kam netiek izsniegts uz rokas, viņam nav jāved
un Jānis, bet pašam ir jāatceras uzrakstīt iesniegumu, jo praksē mēdz būt, kad vecākam liekas, ka viss ir atrisināts, viss ir aizsūtīts, bet viņš no savas puses aizmirst uzrakstīt šo te iesniegumu. Un, jā, arī iesniegums var ērti uzrakstīt Latvijā LV, un no savas puses arī gribu mudināt, ja kādam nav varbūt šis te e-paraksts, tad to tomēr noformēt un sakārtot, jo tas atvieglo kaut kādus šos pabalstu vai pakalpojumu pieprasīšanas procesus, un arī tajā brīdī, ja piemēram mēs no savas puses iesaistamies, tad arī mēs te varam, tā kā palīdzēt ko mēs varbūt nevaram izdarīt tad, ja vecāks iet kaut kur uz iestādi un pats raksta un dara kaut ko klātienē. Un tā tad, ļoti svarīgi, lai vecāks uzraksta iesniegumu. Slimības lapas izsniegšanas un apmaksas periods, tātad, sākot ar pirmo darbnespējas dienu, vienam no bērna vecākiem vai citai personai, kurai uzticēta bērna kopšana. Ja bērns tiek kopts mājās slimības laikā, tad tā ir darba nespējas lapa, kas tiek apmaksāta līdz 14. dienai. Stacionārā tas ir 21 dienas periods. Un, ja bērnu kopja ar kaulu lūzumu saistītas traumas dēļ, tad darba nespējas lapa ir līdz 30. dienai. Un varbūt tas, kas ir svarīgi un attiecas uz stacionāru, arī ir šīs lapas tiek atvērtas stacionārā, bet tad arī tāds atgādinājums, sekot līdzi un informēt personālu, jo mēdz būt, kad vecāki piemirst, kad viņi piemirst, vai viņiem liekas, ka viss ir izdarīts, un mēnesis, piemēram, ir jau pagājis, un tā slimības lapa tur nemaz nav atvērta. Tā ka, mēs no savas puses varam izdarīt visu, ko varam, bet vecākam arī ir protams, jādod tas signāls, jo personāls nekad nezinās, kāds kuram ir status, kurš ir nodarbināts, kurš nē, un šis ir nozīmīgi. Smagas slimības gadījumā līdz 18 gadu vecumam, un ja par bērnu piešķirts bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalsts, tad šis te darba nespējas lapas periods ir uz 6 mēnešu periods līdz 180 dienām. Savukārt, kamēr nav bērnam šī te invaliditāte, tad tas ir 3 mēnešu periods. Un tātad tas varbūt šeit tā uzskatāmi praksē, kas ir tas, kur arī bija jautājums par to, ko un kā stāstīt ģimenes ārstam. Tātad, uzsākot ārstēšanos stacionārā, ārsts stacionārā atver šo slimības lapu uz 21 dienu, un turpinot ārstēšanu tiek uzstādīta diagnoze, ir šis te slimnīcas ārstu konsīlijs, un ārsts atver darba nespējas lapu uz 3 mēnešu periodu. Un tajā brīdī, kad bērns izrakstās uz nedēļu uz mājām, tad mēdz būt gadījumi, kad tā slimnīca atvērtā lapa netiek aizvērta, un viņa joprojām ir atvērta šo nedēļu. Un tajā brīdī vecākam ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, kas atver šo te nākamo lapu, kas būtībā ir uz šo te nodaļu, ne nodaļu, bet uz nedēļu. Un pēc tās nedēļas pacientam atgriežoties stacionārā, ģimenes ārsts noslēdz savu lapu, un būtībā, slimnīcā personāls nodaļā atver darbnespējas lapu. Tas ir tāds, saraustīts, varbūt posms un grūti izsekojams, bet vecākiem ir jāskaita arī šīs te
šie te periodi, šīs dienas, kad lapa tiek atvērta un aizvērta, jo tas ir 3 mēnešu periods vai 6 mēnešu periods, un vecākiem ir jārēķina līdz. Ja lapa tiek vecākam, tad tas ir tas pats periods. Piemēram, ja tas ir pusgads, tad mainot šo te vecāku, jā, tā darbnespējas lapa, viņa iet iekšā šajā laika periodā. Ir bijusi situācija arī mums, kad pacients ir mazs bērns un līdzās ir mamma, un viņa vienlaicīgi, jā, ir šajā bērna kopšanas atvaļinājumā, un tētim VSA izsniedza šo te darbnespējas lapu, jo tētis brauca katru dienu uz stacionāru. Tā kad ir ļoti svarīgi tādas arī pat, ja likas tādas individuālas situācijas, viņas izrunāt gan ar sociālo darbinieku stacionārā, gan arī sazināties ar VSA, kas visprecīzāk spēs sniegt atbildes, un arī to var veikt kopā ar sociālo darbinieku. Un tā tad, jā, kā jau es norādīju, paša vecāka iesaiste nodaļā informēt, vērsties pie ģimenes ārsta un iesniegt arī šīs te lapas jau uz apmaksu. Slimības pabalsts tie ir 80% no kalendārās dienas vidē. Var saņemt tikai tad, ja tās saņemšas, tā skaitā arī autora atlīdzību, ir reģistrējusies valsts ieņēmuma saimniecisko darbību, un viņa ienākumi, ja kāda objektīva iemesla dēļ slimo bērnu nevar kopt, bērna vecāki, tad šo slimības lapu var izsniegt arī citam tuviniekam, kas ir tiešām pilngadīgs brālis, māsa, vecvecāki, kas visbiežāk arī ir tie, kas arī iesaistās. Varbūt tagad paņemam 5 minūšu pauzīti. Jā, varam paņemt. Un atgriežamies atpakaļ pulkstens 7:05. Labi. Maza bija pauzīt. Čatā laikam ir kāds jautājums, bet es viņu šobrīd neredzu. Nē, es tikai ierakstīju, ka drīkst rasties, ja gadījumā rodas, lai ieraksta. Jā. Tā, nu. Kaut kas sastinga. Tā, aizgāja. Tātad, jā, par invaliditāti. Pirmreizējā invaliditāte pie onkoloģiskas saslimšanas, tātad šo nosūtījumu un invaliditātei dot tikai BKUS ārsts. Un invaliditātei var būt atšķirīgi periodi, 6 mēneši, 1, 2, 5 gadi, vai arī uz periodu līdz 18 gadu vecumam. Un to periodu īstenībā tas ir saistīts ar to, kā ārsts arī saskata, kāds varētu būt šis ārstēšanās ilgums. Un, jā, ja būs tā, kad ja tuvojas šie 18 gadi, tad, piemēram, 17, tad ārsts, protams, tā invaliditāte tas periods būs līdz 18 gadu vecumam. Tur nebūs tā, ka 1 gads vienkārši jau tiks noteikts līdz tai pilngadībai. Ņemot vērā, jā, kad arī iespējams invaliditāte paredzama ir pēc tam, bet jā, tad tie būs tie 18 gadi. Invaliditāti palīdz nokārtot slimnīcas sociālais darbinieks, un tiešām viņš iesaistās, palīdz saprast, kas kur kā jādara, kādi dokumenti jāapkopo, un arī tīri praktiski aiznes un nosūta caur slimnīcu šos te pieteikumus.
Atkārtotas invaliditātes gadījumā dokumentus vēlams iesniegt neātrāk kā 1 mēnesi pirms invaliditātes beigu datuma šī termiņa. Un šis ir ļoti nozīmīgi, jo arī DEAKS ir teicis, ja vecāks aizsūta ļoti tā kā ātri, tad viņi tā kā ir nederīgi, ka tas termiņš arī tam iesniegumam ir šis mēnesis, līdz ar to, tas mēnesis ir optimāli, ka pirms tam arī tiek dokumenti iesniegti jau saulaicīgi, zinot, ka tas invaliditātes termiņš tuvojas. Ja tuvojas 18 gadi, tad vecākam būtiski vispār nokārtot šo invaliditāti līdz pilngadībai, jo tas savukārt ietekmē vecāka tādas, tiesības vai šīs iespējas uz tādu pātrinātu pensionēšanos, un tas ir nozīmīgi pašam vecākam. Invaliditāti kārto bērniem līdz 18 gadiem, pēc tam viņš to dara pats. Un īsti pirms 18 gadiem šos dokumentus var iesniegt vecāks, bet, protams, kad paliks 18 gadi, tad to lēmumu gan saņems pats bērns. Un invaliditātes pabalsts, tas jā, tiek izmaksāts kā piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Īpašas kopšanas pabalsts tiek piešķirts personai ar invaliditāti, kad arī šis DEAKS sniedz šo atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību ļoti smagu funkcionēšanas ierobežojumu gadījumā, un tiešām pie onkoloģiskas saslimšanas parasti, tā ir prakse, kad jā, ir šis invaliditāte un īpašā kopšana. Es saprotu, ka varbūt ļoti ārkārtīgi retajos gadījumos šī īpašā kopšana varētu nebūt. Un protams, invaliditātes šis status paredz arī, jā, tā kā šis gan vēl pie iesniegšanas par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai, un šeit arī šeit tiek veikta konkrēta atzīme iesniegšanas, tajā iesniegumā. Un pabalsts tiek izmaksāts personai, jā, kuras bērnam noteikta invaliditāte, un ir šis DEAK atzinums par medicīniskajām indikācijām, viegla automobīļa speciālai pielāgošanai, pabalsta saņemšanai, transporta izdevumu kompensēšanai. Un šī izmaksa ir reizi pusgadā. Tā ir finansiāla izmaksa. Un tad, jā, par tādām atbalsta iespējām, jo šis status paredz uz pakalpojumus. Ir šīs psihologa konsultācijas, ko man ļoti gribas uzsvērt, jo jā, šis psiholoģiskais atbalsts ir maksāts psiholoģisks atbalsts, kas tiek paredzēts pirmreizējās invaliditātes gadījumā, kas, diemžēl, netiek izmantots tādā apjomā, kādā viņš ir pieejams bērnam, bērna vecākiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem, un to var izmantot 1 gada laikā pēc pirmreizēja noteiktās invaliditātes, un šeit es arī saprotu, kad šis ir kādreiz varbūt kāpēc varbūt arī tajā brīdī, kad tā invaliditāte tiek noteikta, tad ir vēl tāds intensīvs ārstēšanās process un būtībā jāsaņemt kaut kur psiholoģisko atbalstu, kas tiek kārtots ar sociālo dienestu, ir varbūt sarežģīti, bet man vienalga gribas vērst ļoti uzmanību, un ka šis atbalsts ir pieejams, jo kādreiz varbūt to var saņemt otrs vecāks, kas ir mājās, un jo pacients ar to vecāku, kas atrodas stacionārā, viņi viennozīmīgi var saņemt psiholoģisku, psihosociālu atbalstu šeit, stacionārā uz vietas, bet iespējams, ka šis atbalsts, šis pakalpojums varētu tikt izmantots dzīvesvietā esošiem vecākam. Un, jā, lai saņemtu šo atbalstu, tad ir jāvēršas sociālajā dienestā
Un, lai arī pie tādas pakalpojuma nosacījumiem ir norādīts, jā, kad vecākam ir tiesības izvēlēties pakalpojumu sniedzēju vai izmantot sociālā dienesta piedāvātos pakalpojumu sniedzēju, tad īstenībā tā praksē tās situācijas ir ļoti dažādas, jo pašvaldība var paredzēt šos te nosacījumus, jā, kādā veidā šis pakalpojums tiek sniegts, un jā, vai tas ir viņu speciālists, vai tas tomēr tiek pirkts kā pakalpojums, tad tur var būt atšķirības. Un nevienmēr arī dzīvesvietā varbūt arī ir nu, ļoti liela izvēle ar speciālistiem. Asistenta pakalpojums pašvaldībā. Pakalpojuma mērķis ir atbalsta sniegšana aktivitāšu nodrošināšanai ārpus mājokļa. Tas ir bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem ir arī šis atzinums par īpašo kopšanu. Un šis ir viens no pakalpojumiem, kuriem mēs redzam, ka vecāki arī piesakās un izmanto. Un, jā, tur ir atšķirīgs šis pakalpojuma stundu skaits mēnesī, un tās ir 80 stundas vai arī 100 stundas, ja bērns saņem regulāras medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas pakalpojumus. Attiecīgi, jā, ja bērnam ir jābrauc pie speciālista vai uz stacionāru, tad, protams, tas stundu apjoms ir uzreiz lielāks. Pavadoņa pakalpojums ir asistenta pakalpojums, jo nav īpašās kopšanas nepieciešamība, bet arī šāds pakalpojums ir pieejams un asistenta pakalpojums izglītības iestādē. Šis varbūt ir būtiskāks tajā brīdī, kad jā, bērns atgriežas jau dzīvē pēc jau ārstēšanās procesa un iespējams, jā, tās saslimšana ir ietekmējusi viņa šo te veselības funkcionēšanas stāvokli un ir nepieciešams atbalsts pārvietoties pašaprūpes veikšanai tieši izglītības procesā. Pakalpojums ir jā, bērniem ar invaliditāti arī no 5 līdz 18 gadiem. Un tas ir ne tikai skolās, bet šis var tikt piešķirts arī pirmsskolas izglītības iestādē. Un tāpat kā asistenta pakalpojums, tā arī asistenta pakalpojums izglītības iestādē, praksē mēs redzam, kad arī šo pakalpojumu mēdz nodrošināt tieši tuvinieki, vecāki, un kas varbūt kādreiz arī ir tāda vienīgā iespēja, ja nav iespējams atrast cilvēku, kas nodrošina šo pakalpojumu. Aprūpes pakalpojums ko arī bieži vecāki nodrošina, un tā mērķis ir jāsniegt aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumu, un kuriem ir šis atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību. Un šis pakalpojums ir arī tāds apjomīgs, un viņš ir ļoti nozīmīgs tad, kad iespējams, ja vecāks plāno atgriezties tieši darbā vai turpina šīs darba attiecības, un tad šis savukārt pakalpojums viņam iedod iespēju, kad bērns ir pieskatīts, un vecāks piemēram šo laiku var doties uz darbu un strādāt. Bet arī šo pakalpojumu bieži vien izvēlas nodrošināt tieši vecāki, kas slēdz līgumu ar pakalpojumu sniedzējiem, kļūstot par šiem te aprūpētājiem, un savukārt pašvaldība atkal, protams, veic šo te apmaksu konkrētajai organizācijai, ar kuru vecāks ir noslēdzis līgumu. Tehniskie palīglīdzekļi ir situācijas, jā, kad ir nepieciešamība pēc tiem
Un, jā, tātad tie ir dažādi. Tos lielākoties jānodrošina šis tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu nodrošina vaivari, bet ir situācijas, ka tehniskais palīglīdzeklis ir vajadzīgs uz īsu laiku, un tad tā ir palīglīdzekļu tāda īre. Tā ir palīglīdzekļu īre, ko var arī, ko kādreiz varbūt pats vecāks, nu tā kā risina šo jautājumu. Paldies. Jā, paldies. Tātad, jā, ir tā, ka vecāks pats var, protams, skatīties, kas viņam ir pieejams, kādas viņa iespējas šo palīglīdzekli iegūt uz kaut kādu noteiktu periodu. Varbūt tā, ka tiek iesaistīts sociālais dienests, lai nodrošinātu arī iespēju un rastu šo te atbalstu palīglīdzekļa īrei, bet man gribas arī pieminēt Bērnu slimnīcas fondu, kas arī iesaistās un apmaksā šo te palīglīdzekļa īri, ja tā ir vajadzīga, ja šis te palīglīdzeklis ir vajadzīgs, nu, piemēram, neilgu periodu, piemēram, uz kaut kādu posmu, kad bērns dodas uz mājām, un iespējams arī nākotnē pēc tam vairs nebūs vajadzīgs, bet tikai uz kaut kādu, nezinu, uz kaut kādu periodu ir vajadzīgs. Valsts atbalsta pakalpojumi un atvieglojumi, kas tādi, nu, es ļoti viņos neiedzināšos, bet varbūt pieminēšu tikai, jā, tātad surdotulka pakalpojumi, bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports bērniem ar invaliditāti un bērnu pavadošai personai. Protams, tie nav mazie mikroautobusi un taksis, elektroenerģijas maksas atvieglojumi, stāvvietu izmantošanas karte, kas gan tiek retāk izsniegta, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, ja apgādībā ir šis bērns ar invaliditāti, un atbrīvojums arī no transporta līdzekļa nodevas vienam transporta līdzeklim ģimenē. Un ir ļoti būtiski šo zināt, jo ir tā, ka citreiz tiek nokārtots šis te invaliditātes status, bet ģimenes, kaut kur varbūt ir dzirdējušas, bet nav tā kā, tas ir paslīdējis garām, jo šie atvieglojumi ir, nu, tiek paredzēti. Tāpat ģimenes, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti, viņas var pieteikties uz šo te goda ģimenes apliecību, goda ģimene. Un tā, šī apliecība dod šīs te iespējas saņemt, nu, dažādas atlaides un pakalpojumus, bet tur arī ir jāskatās līdz, ir citreiz, ka pie kaut kur jau pie ieejām vai kādreiz pie precēm ir jau uzreiz norāde par konkrētu atlaidi vai arī jāseko līdz, un varbūt arī kādreiz, nu, jāpaskatās, kādas ir tās iespējas, un pieteikšanās ir caur mājaslapu. Pašvaldību atbalstu un pakalpojumu, un pašvaldība ir ļoti tāds nozīmīgs resurss ģimenei, jebkurā no posmiem, gan tad, kad bērns ārstējas, gan tad, kad ir varbūt šis te ārstēšanās posms jau noslēdzies un vecāks atgriežas dzīves vietā. Un pakalpojumi, ko pašvaldība nodrošina, ir ļoti dažādi. Es nevaru tā kā garantēt, ka vienmēr visās pašvaldībās būs tagad vienāds pakalpojumu gross un vienādas speciālisti pieejami, jo, diemžēl, tas ir atkarīgs no pašvaldību iespējām. Bet jā, tātad ir iespējas gūt šo te psihosociālo atbalstu bērnam un vecākiem. Tās ir dažādas šīs te konsultācijas, tie ir dažādi speciālisti, sociālie darbinieki, psihologs, ir pašvaldības arī ir fizioterapeiti, ergoterapeiti, ir pat kādā pašvaldībā kanisterapija. Pašvaldībā šis te tāds pakalpojumu klāsts ir ļoti atšķirīgs. Un viņš citreiz var tieši arī šie visi konsultanti vai speciālisti, viņi var tā kā tikt ielikti šais sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
tādā kā groziņā, un varbūt kādreiz ir kaut kur tikai norādīts, kad ir sociāls rehabilitācijas pakalpojums vai pakalpojumi, un uzreiz netiek atšifrēti visi šie speciālisti, bet ir, nu, tādēļ ir būtiski īstenībā, jā, tā kā interesēties un vērsties un saprast, kas tad ir zem tās sociālās rehabilitācijas. Un tā tad, jā, pakalpojumi var tikt organizēti ļoti atšķirīgi, kā atsevišķis, kā viens konkrēts speciālista konsultācijas, gan kā tāds lielāks, apjomīgāks pakalpojumu tāds grozs, vai arī būt daļa no šī rehabilitācijas centra pakalpojumiem, jo ir pašvaldības, kuras ir izveidojušas gan dienas aprūpes centru atsevišķi kā tādu centru, gan arī rehabilitācijas centru, kur arī ir dažādi speciālisti un kur var saņemt šos te pakalpojumus. Un, un arī tie nosacījumi ir tā, ka ir arī atšķirīgi, jo pašvaldības izprot atbalsta nodrošināšanu ģimenēm ar bērnu ar invaliditāti. Un šis ir tas, droši vien, kas ir aktuāls jums, jo jums ir šis invaliditātes status vienlaicīgi. Varbūt tā, ka varbūt bērnam ir kādas grūtības traucējumi vai arī ģimenei ir kādas vajadzības, un ja nav šī invaliditāte, tad varbūt tā, ka ir ietekmēta pakalpojumu saņemšanas iespēja. Bet tie grozi, summas, arī pakalpojumu saņemšanas rindas ir ļoti dažādas, un tie risinājumi arī mēdz būt dažādi. Tas, ko mēs no savas puses redzam, ir kādreiz, jā, kur varbūt, kur atsaucoties uz vecāka vajadzībām, tiek nodrošināts tas, kas viņam ir nepieciešams un būtisks, un kādreiz varbūt arī tiek ļoti, varbūt, nu, izvērtēts tomēr, jā, nu, atbilstoši pakalpojuma piešķiršanas un saņemšanas nosacījumiem tiek, nu, tā kā arī izvērtēts, vai šis pakalpojums tagad ģimenē tiks sniegts. Bet pašvaldībām ir arī tāds resurss un būtībā pakalpojums arī atbalsta grupas, kas nav ļoti izplatītas, bet ir pašvaldības, kuras mēģina, kuras dara, kurām arī sanāk, un to arī es saklausīju no jūsu puses, jā, kad ir nozīmīgi satikties, tā kā dalīties ar to pieredzi un tad šis arī varētu būt tāds nozīmīga iespēja, kāpēc tad varbūt arī iet un veidot kontaktu ar pašvaldības sociālo dienestu, un turklāt arī šie valsts apmaksātie atbalsta pakalpojumi, kurus es arī iepriekš apskatīju, arī tie ir saņemami caur pašvaldības sociālo dienestu. Tā, kad jā, runājot par tādu par šo atbalstu, pašvaldības sociālajiem dienestiem ir ļoti liela nozīme. Un ir svarīgi, jā, lai ģimenes, tā kā neizvairās varbūt no šīs sadarbības, bet lai viņas iet un runā un saņem pakalpojumus, kas viņiem ir aktuāli. Jā. Rehabilitācija. Bija arī jautājumi par rehabilitāciju, tāpēc es arī mazliet šim pieskāršu. Jā, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu mērķis ir nodrošināt personām ar noteiktiem funkcionāliem šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, kā arī komplikāciju riska novērtēšanu un mazināšanu. Individuālo rehabilitācijas plānu katram pacientam izveido ārsts, sadarbojoties ar šo rehabilitācijas komandu. To vai medicīnisko dienas stacionārā arī nosaka ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli. Un savukārt uz šo te domājot par rehabilitācijas pakalpojumiem, bet tas nosūtījums ir pie šī fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kurš tad arī, protams, izvērtē un lem par to, kāda tad tā rehabilitācija galu galā būs nepieciešama. Rehabilitācija bērniem ar onkoloģisku saslimšanu
būs atšķirīga un piemērojama individuāli, un arī šeit droši vien tas atskaites cilvēks ir ārsts. Un mēs arī tādā sociālā darba praksē arī esam saskārušies arī ikdienā ar jautājumiem par rehabilitāciju, bet ir tā, ka nu, neko nevar vecākam, nu, ir arī atrodoties stacionārā, viņam ir jāpaļaujas uz ārstiem un uz šo ārstniecības procesu, jo tajā brīdī, kad tiks domāts par rehabilitāciju, tad tiks piesaistīti šie te speciālisti un tālāk tas arī tas rehabilitācijas process tiks plānots un vadīts. Tātad, jā, šo te pasākumu izvēli nosaka bērna vecums, audzēja veids, pielietotā terapija un organisma reakcija uz to, kā arī ārstēšanās blakus efekti un slimības attīstības stadija. Un, jā, dažkārt var būt tā, ka tiek izrakstīti šie te tehniskie palīgi līdzekļi vai ortozes, un būtiski, ka visi visas šīs ikdienas aktivitātes un vingrinājumi ir jāturpina veikt mājas apstākļos, kas īstenībā ir tāda nu, rehabilitācijas un tāds turpinājums. Bija arī ļoti konkrēts jautājums par to, kā tad šo rehabilitāciju dabūt un jā, kā nokļūt uz vaivariem un tā, bet ļoti svarīgi tad vēlreiz jāizprast šo te procesu, tad bērns ārstējas un tajā brīdī, kad tiks domāts par to rehabilitāciju, tad nodaļā nāks šie te speciālisti, kas izvērtēs par tālāko rehabilitāciju. Bērnu slimnīcā ir šīs diennakts stacionārs rehabilitācijas, kur arī bieži vien tad bērni tālāk iziet šo rehabilitāciju, un varbūt tā, kad viņi tiek sūtīti uz vaivariem, vai arī vecāki nu, ļoti konkrēti izsaka vēlmi par ārstēšanos vaivaros. Un tad tas arī tiek ņemts vērā, bet jā, ļoti svarīgi ir tas, ko ārsts ir, ko viņš saredz, kāds ir šis te rehabilitācijas mērķis, un tad secīgi pēc stacionāra etapa tad ir šis te dienas stacionāra etaps vai rehabilitācija mājās, tuvāk dzīves vietai, kur arī šīs tiek paredzētas atsevišķas speciālistu konsultācijas. Un tas, kas droši vien no tādas rehabilitācijas nu, tādas fokusa skatoties, kas ir būtiski, ir tas, kad rehabilitācijas, tāda medicīniskās rehabilitācijas procesu vada ārsts, un bieži vien varbūt tas vecāka redzējums un vēlme saņemt rehabilitācijas pakalpojumus ir nu, varbūt kaut kur atšķirīgs vai nekā to redz ārsts, jo tas ir stāsts par dažādu pakalpojumu izmantošanas apjomiem un arī tā kā, nu, to ieguvumu. Jo, protams, bērnu vest uz nesik fizioterapijām nedēļas laikā dažādos pakalpojuma vietās, tad tas var būt nu, tā kā neatbilstoši rehabilitācijas mērķiem, tā var būt papildus slodze, un būtiski ir tas, kad arī mājās tiek šīs te, nu, tādas bērna šīs te, būtībā tiek strādāts mājās, tas, ko visi speciālisti rāda, māca, tas ir tas, kas ir ar ko ir jāstrādā arī mājās, un kas varbūt ir kādreiz nozīmīgi nekā nu, aizvest lieku reizi pie speciālista, kaut kur, kas nav saskaņots varbūt ar rehabilitācijas ārstu. Par tādu psihosociālo atbalstu bija vairāki jautājumi, un tad man gribas, tā kā nu, norādīt un pastāstīt, ka tas sākas ar stacionāru, ar to brīdi, kad ģimene nonāk šeit. Un šobrīd slimnīcā psihosociālais atbalsts tiek nodrošināts tādās konkrēta atbalsta programmā,
kurā ir ietverti šie dažādie atbalsta speciālisti, un viens no tiem ir sociālais darbinieks, ko es jau esmu vairāk kārt pieminējusi, un sociālais darbinieks tad arī ir tas, nu, tāda atbalsta persona, un arī sociālai darbinieki ir specializējušies dažādās tā kā šajos nodaļās un tādos profilos. Kā es arī pašā sākumā minēju, tad ir sociālās darbinieces, kas strādā konkrēti 10. nodaļā, un tad tās ir tas nozīmīgākais resurss vecākiem, kas ārstējas, kas varbūt kādreiz atgriežas kaut kādā posmā, vai arī pēc ārstēšanas posma arī, pie kurām var vērsties ar jautājumu vai ar tādu vajadzību pēc atbalsta. Un savukārt, jā, šis sociālais darbinieks, tad protams, mēģinās saprast, kas ir tās ģimenes grūtības, mēģinās iesaistīties, risināt un arī piesaistīt citus šos atbalsta speciālistus, kas slimnīcā ir. Šobrīd psihologs, tas ir arī kapelāns, un arī 10. nodaļa ir sava kapelāne, Laura. Un Laura arī nākotnē, tuvākajā laikā plāno veidot atbalsta grupas vecākiem, tieši 10. nodaļas vecākiem, un arī droši vien iesaku sekot līdzi kādam plakātiņam uz sienas, un tas varbūt kādam ļoti, nu, tā kā varbūt tieši tas, kas ir nepieciešams un droši izmantot un pieteikties. Un no tādiem atbalsta speciālistiem, jā, tātad ir vēl šīs te pēpmammas, kas ir mazākiem bērniņiem līdz 3 gadu vecumam, bet mums ir bijis arī, kad onkoloģijas nodaļā ārstējas mazs bērniņš, un pēpmamma arī dodas arī uz šo nodaļu. Pediatrijas spēles speciālists, kas ir speciālists, kas dažādas manipulācijas un izmeklējumus parāda un skaidro bērniem caur spēli, caur vizuāli uztverami, un es atceros, jā, kad Krista teica, kad māsiņas esot daudz rādījušas un skaidrošas, un arī tā kā caur to spēli, tad jā, šobrīd ir konkrēts speciālists, kas iet un ļoti mērķiecīgi caur to spēli stāsta, kas un kā notiks un tiks darīts, un kas arī iedod tādu ļoti nozīmīgu atbalstu pašam bērnam. Mums slimnīcā ir arī auklīte un auklītes pakalpojums, kas arī ir, kas varbūt arī vecākam pašam ir kā tāds resurs tajā brīdī, kad viņam liekas, kā es tagad atstāšu bērnu, man ir kaut kur jāizskrien, jāatrisina kaut kādi jautājumi, vai kādreiz arī vecāks varbūt vecākam ir šī speciālista konsultācija, un arī viņš grib, lai justies droši par to, ka viņa bērns ir pieskatīts, tad arī, jā, ir šī auklīte, kas arī var tikt iesaistīta un tā kā, kas nodrošinās šo bērna uzraudzību, un vecāks jutīsies droši. Protams, es jau vairāk kārt pieminēju sociālo dienestu dzīvesvietā, kas arī ir reāli atbalsta sniedzējs. Un šo sadarbību ar sociālo dienestu ģimenei atrodoties stacionārā uzsāk sociālais darbinieks, saskaņojot ar vecāku, ar viņa vēlmēm, vajadzībām un grūtībām, un tad kopā būtībā sadarbojas ar sociālo dienestu un domā par šīm atbalsta iespējām, par risinājumiem, kā tad tai ģimenei palīdzēt. Tāds ļoti varbūt hematonkoloģijas nodaļas pacientu ģimenēm, kas īsti nav citās ģimenēs. Ir, protams, jā, šīs te jau iepriekš minētās speciālistu konsultācijas, bet arī tāds bērnu slimnīcas fonda nodrošināts atbalsts, kas ir transporta pakalpojums, kad var pieteikt šo šoferi un tiek sekti ceļa izdevumi, bet tur gan ir kritēriji,
Tur ir šī trūcīga ģimene un daudz bērnu ģimene, kas var saņemt šo te atbalstu, un šis tiek kārtots un organizēts caur sociālo darbinieku. Tāpat arī ir finansiāls atbalsts ārstējoties stacionārā ikmēneša, kā arī vienu mēnesi ģimenei tiek izmaksāts arī tad, ja bērniņš ir miris. Un arī varbūt var tikt nodrošināts arī atbalsts medikamentu apmaksai, kur arī ir tāds, nu, būtisks resurss ir Bērnu slimnīcas fonds, bet, protams, tur jābūt ārsta rekomendācijām, kas pamato, kāpēc šis te medikamenti ir vajadzīgi, un arī vecāka iesniegums, ko vecāks raksta, un tad lūdz šo te atbalstu. Un tādiem mazākiem burtiem pieliku arī, ka ir šīs ikvasaras nometnes Itālijā, kas ir tāda rehabilitācija bērniem, kas izslimojuši tieši hematonkoloģisku saslimšanu, un tur ir arī noteikts vecums. Un arī šeit šī aktivitāte tiek organizēta ar Bērnu slimnīcas fonda atbalstu. Un varbūt par šo, jā, ja ir kādam konkrēti jautājumi, tad var uzrakstīt Baibai Zariņai, kas ir sociālā darbiniece 10. nodaļā, un viņa arī ir viena no tādām galvenajām personām, kas organizē varbūt šo, bet jāņem vērā, ka šogad, protams, ir viss aizpildīts, un šogad jau viss jau ir saplānots, bet varbūt, jā, nākotnē kāds var izrādīt interesi, lai gan, protams, Baiba pati arī, viņa pazīst jūs, viņa zina, jā, bērnus, viņa zina ģimenes, un viņa jūs arī uzrunāt var, un tad es tā kā atkal aicinu atsaukties. Protams, arī jautājumos iezīmēs tas, kad ir tā situācija, kad informācijas ir ļoti, ļoti daudz, un vecāks, jā, ir apjucis, viņam ir jāmeklē, tā informācija ir mainīga, un diemžēl tā tas ir. Tā tas ir, un arī mēs, kā sociālajie darbinieki, to saprotam un ar to rēķinamies, un vienmēr zinām, kad ir jāpārliecinās, kas, kur ir iespējams, pieejams, kādi ir nosacījumi, kas ir jauns parādījies, vai kas jauns neeksistē. Un ir šīs te vietnes un resursi, kur var ielūkoties tā kā vērsties pēc informācijas, pēc skaidrojumiem, pēc kaut kādiem resursiem, un viens no tiem ir atbalsta ceļvedis, ko ir Bērnu slimnīcas fonds izstrādājis, tādu interaktīvo ceļvedi, kur arī īstenībā parādās šīs te, nu, atbalsta iespējas, gan pakalpojumi, gan arī gan pakalpojumi pašvaldībā no pašvaldības puses, gan arī no nevalstiskajām organizācijām. Arī šajā vietnē ir tiešām ļoti, labi salikts un tāda, plaša informācija, kur var ieskatīties un paskatīties, kas ir saistošs. Un šis varbūt liekas, ko sociālais darbinieks tagad māca meklēt jums informāciju, bet tas nekad nav lieki. Vienlaicīgi es ļoti labi saprotu, ka tādu praktisku, taustāmu atbalstu ģimenei var iedot tāds īsts, dzīves cilvēks, un tas ir tas sociālais darbinieks, un arī viņam var ļoti konkrēti uzdot jautājumus, man interesē tas, vai man vajag to, un tajā brīdī sociālais darbinieks ir tas, kurš tad arī meklēs un bursies cauri tiem visiem informācijas slāņiem un resursiem un meklēs tās atbildes. Un sociālajie darbinieki tas nav tikai slimnīcas sociālais darbinieks, tas ir pašvaldības sociālais darbinieks, kādam tas ir paliatīvās aprūpes biedrības sociālais darbinieks, kādreiz ir kāds sociālais darbinieks, kas jau ir kādā pakalpojumā, kas tiek saņemts, vai nevalstiskā organizācijā, kas ir tuva un zināma un pazīstama. Un sociālajie darbinieki ir daudz, kur un viņi ir tie cilvēki, kuriem tad arī droši drīkst jautāt un uzdot jautājumus,
un lūgt šo te informāciju. Un tā ir, kad arī sociālais darbinieks veiks mājas darbu un sameklēs un atbildēs, jo arī viņi visu nezina un nepārzina. No tādiem resursiem varbūt arī tas kas varbūt mums ir redzamāks un nozīmīgs uz vietas, ir vecāku māja. Stacionārā, kur, protams, var nakšņot, un vecāku māja piedāvā arī šos tādus sadzīviskus pakalpojumus, kas ir nozīmīgi tad, kad ģimene ļoti ilgi uzturs slimnīcā, nomazgāties vai izmazgāt drēbes, pagatavot maltīti pašiem pēc savām, nezinu, vēlmēm un tādiem ieskatiem, gūt tādu atpūtas pauzi, vai tieši otrādi varbūt, tādu mieru, lai pastrādātu, un arī vecāku mājā ir pieejamas speciālistu konsultācijas, tā ka tas ir tāds, arī tāds resurss. Mazliet par izglītības procesu. Tātad, stacionārā etapā tie ir interešu izglītības pedagogi, līdz 9. klasē, un īstenībā arī ilgāk tie ir pedagogi, kas nāk no skolām un kas māca mācību priekšmetus, un savukārt pēc stacionāra, pēc ārstēšanās varbūt konkrēta vajadzība pēc asistenta pakalpojuma izglītības iestādē, vai arī mēs saskaramies, kad ģimenes jautā un uzdot šos te jautājumus par skolu, par atbilstošu skolu, par kādu speciālo skolu, tad mēs arī meklējam šīs atbildes, skatāmies, kas ir pieejams, iespējams, un šis arī ir būtībā arī vecāks, protams, var vērsties pašvaldībā pie šī izglītības, speciālista izglītības jautājumos, vai arī jautāt sociālajam darbiniekam atbalstu. Bet arī, protams, šie jautājumi arī pa laikam parādās. Un tad šis ir viens no jautājumiem, tāds ļoti arī ietvēra jau ļoti konkrētu tādu pieredzi par to, ka par bērnu, kurš kļūst par pieaugušo. Un diemžēl es nevarēšu nokomentēt varbūt tādu to ārstniecības pusi un to medicīniskās aprūpes pusi, jo protams, ka tā ir pieaugušo medicīniskā aprūpe, bet jautājums bija par psihosociālo atbalstu, un tas ir dzīvības koks. Tas šobrīd ir valsts apmaksāts tāds psihoemocionālais atbalsts, un šis ir tāds resurss, tad, kad varbūt pacients ir jau izaudzis, un tās vajadzības pēc atbalsta ir nozīmīgas. Protams, nekur nepazūd tie paši atvieglojumi, sociālais dienests, bet protams, ka pakalpojumi ir atšķirīgi, un pakalpojumu sniedzēji ir atšķirīgi, un šis atkal ir tas resurss, kas varbūt ir nozīmīgs šajā situācijā. Tātad, es ticu, ka es domāju, ka šī prezentācija tiks nosūtīta katram klausītājam, tad jau varēs atgriezties pie šīs informācijas. Un pašā noslēgumā es ieliku savu e-pastu, jo, ja ir kāds jautājums, kurš varbūt radīsies vēlāk un kuru gribēsies uzdot, tad varbūt var uzrakstīt. Es gribu iedrošināt, ka var uzrakstīt. Jo, kā jau mēs dzirdējām, kādreiz uzrakstīt un paprasīt ir vieglāk nekā pateikt. Un man gribas iedrošināt, tad atrakstīt un varbūt pajautāt to, ko neuzdrīkstējāties, vai kas parādās aktuāls pēc šī semināra. Un tad es mēģināšu arī atbildēt, vai vismaz parādīt virzienu arī konkrētu, kur tad ir jāiet un kas to visu skaidros un palīdzēs. Šobrīd no manas puses ir, tā kā es esmu izgājusi visam cauri,
Un, jā, varbūt vēl viens jautājums, bet es domāju, ka tā atbilde arī izskanēja. Bija jautājums iesūtīts pirms tam, kāpēc slimnīcā esot netiek sniegta pilnīga informācija par sociālā atbalsta veidiem un kur vērsties un kā rīkoties, un es viņus jau iezīmēju, jo, jo īstenībā tā tam nevajadzētu būt. Man šis droši vien ir tas jautājums nozīmīgs kā sociālā dienesta vadītāja, bet nodaļā ir ļoti atsaucīgas un profesionālas sociālās darbinieces, kurām var uzdot visus jautājumus. Un ja ir tā, ka es nezinu, ja šis jautājums ir nācis no vecāka, kurš ir citā nodaļā, tad tajā gadījumā drīkst ārstam lūgt sociālā darbinieka konsultāciju, vai arī pieejot pie tā paša reģistratora var mudināt, un lūgt, lai piesaka lai nodod informāciju sociālajiem dienestam, sociālajiem darbiniekam, un mēs viennozīmīgi aiziesim un sapratīsim, kas ir pa vajadzību, skaidrosim un sniegsim būtībā visu informāciju, kas ir saistoša. Tā ka jā, paldies pagaidām, bet droši var man uzdot arī tagad kādu jautājumu. Gunta, paldies milzīgs par līdzinējo informāciju. Tiešām prieks arī par visām tām saitēm, kur varēsim publicēt viņas arī un varbūt tiešām meklēt dziļāk arī atbildes, piemēram, atbalsta ceļvedi, iepazīt kārtīgāk visu to iespējamo informāciju tur. Un paldies, ka jūs izbūrāties cauri kā sociālajie darbinieki buras cauri šīm informācijām, lai mums to dotu tādā konstruktīvā veidā. Es redzu, ka čatā ir vēl konkrēts jautājums par kā saņemt tehnisko palīglīdzekli, piemēram, apavus, kuras speciālista nosūtījums ir nepieciešams, ja nevar tikt pie rehabilitologa rindu dēļ, vai ģimenes ārstam var lūgt šo nosūtījumu? Būtībā ir tā, ka ģimenes ārsts vispār sūta pie rehabilitologa, jo, ja ir tā informācija, kad vajag konkrētu tehnisko palīglīdzekli, tad man gribas jautāt, kur tas parādās, jo ja jau kaut kur ārsts ir varbūt norādījis konkrēti, ka to un to vajag, tad iespējams, ka tas jau ir tas nosūtījums uz palīglīdzekli. Droši vien svarīgi saprast, kur tā vajadzība ir balstās un kādās speciālista rekomendācijās. Jā, varbūt man tā kā pretī uzreiz jautājumi, jo Tas jā. bija jautājums no manis, Agnes Kalakāne. Mums bija tā, ka meitai ir problēmas, viņa nepareizi pēdas liek, un mums rehabilitologs no slimnīcas, kad tajā laikā, kad mēs bijām stacionārā, rekomendēja šos apavus un toreiz iedeva arī nosūtījumu. Tā bija konkrēti doktora Ilza Stāse. Bet tagad mēs pie viņas vairs netiekam, un mēs esam no tiem apaviem. Viņa ir izaugusi, un viņai vajag nākošos apavus. Plus arī sezona. Tad bija ziema, tie bija ziemas apavi. Arī pēdiņa ir pa mazu jau palikusi, jo viņa aug. Bet tagad mēs pie viņas netiekam, jo ir rindas. Jums bija tā vienošanās, ka jūs tieši pie viņas ejat pēc tā perioda, ja? Tā es sapratu toreiz, jā, ka viņa teica, ka viņa jo mums bija nozīmēts arī vingrošanas, ka mēs iziesim to vingrošanu, tad ir atkal jāiet pie viņas. Bet šobrīd, slimnīcā tās rindas ir tādas, kādas viņas ir. Mēs esam ilgi gaidītāji rindā, kas ir 8-9 mēneši. Mēs tagad mums to vajag, bet es nezinu, caur kuru speciālistu es to vispār varu dabūt. Jo es saprotu, ka šis pakalpojums bērniem ir 2 reizes gadā, var dabūt to tehnisko palīglīdzekli. Konkrēti mūsu gadījumā tie ir apavi, bet kā līdz tiem apaviem tikt, ja es netieku pie speciālista, kas man var iedot to nosūtījumu, jo vai arī man nedos nekādu palīglīdzekli, ja man nebūs kaut kāds ārsta speciālista nosūtījums. Jā, ziniet kā, bet varbūt mēs to gadījumu arī atrisināsim praktiski. Jūs pierakstiet manu e-pastu un sazināsim. Es uzrunāšu varbūt doktori un varbūt arī sapratīsim ļoti konkrēti, ko tieši jūsu gadījumā darīt. Labi? Labi, jā, jūs varbūt varat to e-pastu vēl vienreiz ielikt tajā, jā, jo es nepierakstīju pirms tam. Un tad tas būs droši vien vispareizākais. Labi, paldies jums liels, jā. Ar tādu rezultātu.
Jauki. Es domāju, ka katrs no vecākiem kaut kas rezonē noteikti no tā, kas ir dzirdēts. Droši var paust arī savas atziņas vai to, ko paņemat līdzi no šī semināra komentāru daļā, bet varbūt tiešām ir kādi vēl jautājumi, ko gribās pajautāt vai padalīties ar pieredzēm. Man personīgi bija diezgan daudz dažādu jaunu atklājumu, un arī par to, ka, protams, ka ļoti svarīgi sadarboties ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, kur ir pieejami dažāda veida pakalpojumi, kas šķiet ir tik aktuāli pēc ārstēšanas slimnīcā, tajā pārejas posmā, kas nebūtu nav viegls. Un tāpat laikā mums ir daudz arī dažādi stereotipi par sociālo dienestu, vai arī tāda neticība tam, un varbūt ka ir kādas labās prakses vai pieredzes vecāku vidū, kas tiešām arī var dalīties ar citiem vecākiem. Es domāju, ka tas būtu ļoti noderīgi. Vai varbūt kaut kā pavisam praktiski, Gunta, ja varētu, kā tad vecāks, kā tā sociālā sadarbība jāveido, vai to arī slimnīcas sociālais darbinieks palīdz izveidot ar pašvaldību sociālo dienestu, vai pašam ir jāiet, jāstājas rindā, kā tas īsti notiek? Jā, protams, ka mēs palīdzam, un arī mūsu pusē ir tādi, kur mēs redzam, un mēs varam teikt, jā, ka tie ir ļoti tādi labi piemēri, kur mēs novienojamies ātri par kaut kādu pakalpojumu, kas ir nepieciešams. Ir arī bijis, ka, nezinu, piekdienā izrakstās un pirmdien jau iet uz dienestu un visu jau saņems, un ir kaut kāda, nu, tiešām arī, kad mēs redzam, kad arī kolēģi pašvaldībās, ka viņi meklē tos risinājumus un domā, un ja ir nosacījumi tādi, bet vajadzība ir savādāka, tad arī, protams, skatās, kā pielāgoties, kā varbūt meklē kaut kādas alternatīvas vai kā kaut ko atrunāt un kurā sadaļā ielikt, lai tā ģimenei būtu tas, nu, lai nodrošinātu to, ko tā ģimene, ko viņai vajag. Un mēs esam tie, kas mēs ļoti cenšamies un cīnāmies ar tiem visiem stereotipiem un viedokļiem un cenšamies iedrošināt. Stāsti un pieredzes ir dažādas. Un kādreiz arī, protams, mēs arī dzirdam un saklausam tās vecāku, tās bažas iet un vērsties un lūgt atbalstu, bet kaut vai tas vien, kad arī valsts atbalsts tiek organizēts un piemēram, nodrošināts ar sociālo dienestu, nu, tas arī parāda to, ka tas ir vienkārši tāds, tāds resurss, tā ir iestāde, uz kuru mēs ejam, jo mums ir kaut kādas jautājumi, kaut kādas vajadzības, un tas nav tā, ka sociālais darbinieks tagad, nezinu, vienmēr tur, nezinu, tagad skatīsies un vērtēs, cik tu esi, nezinu, labs vecāks. Tas tā vienmēr nav. Un šis ir tāds darbs, protams, skaidrot un pārliecināt un skatīties, jā, kas kur kā, bet mēs ļoti cenšamies, jā, mēs sazināmies ar sociālo dienestu, protams, atbilstoši vecāka vēlmēm un atļaujai un vienojamies. Un tā ir, kad sociālais darbinieks iesaistās un arī praktiski cenšas vienmēr izdarīt, iespējams arī kādreiz kaut ko vecāka vietā. Jo īstenībā tas ir nozīmīgi šajā brīdī, kad vecāks ir un iet cauri visam šim bērna ārstēšanas procesam. Jā. Bet pašvaldību iespējas arī es vēlreiz gribu iedrošināt. Jā, pašvaldību iespējas ir ļoti dažādas, un mēs redzam, kad ir pašvaldības, kas ļoti nāk pretī, kas ir ieinteresētas parūpēties par šīm ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti un nodrošināt atbalstu un pielāgot šo atbalstu tādām individuālām vajadzībām, bet protams, tas nebūs visur vienāds. Piemēram, tāds psiholoģiskais atbalsts, respektīvi smilšu spēļu terapija vai kaut kāda cita veida mūzikas terapija, deju kustību terapija, tāds psihosociāli atbalsta pasākumi bērnam pēc ārstēšanās. Tas notiek caur kaut kādu atbalsta centru, kā sociālais dienests to organizē parasti. Tas būs arī atkarīgs vispār no dažiem pašvaldības, kādi pakalpojumi ir pieejami, jo, diemžēl, tā pati smilšu spēle nav visur.
viņai ir, bet visur nav. Ir pašvaldība, kas atkal to risina tā, kad vecāks iet un izvēlas pakalpojumu, un viņi vienkārši apmaksā to pakalpojumu. Tas būs ļoti konkrēts stāsts par konkrēto pašvaldību. Un ir arī manā pieredzē bijis, kad ģimenes maina dzīves vietu, arī tāpēc, kad izprot, ka citur tas ir. Tur ir lielākas atbalsta iespējas un dažādi pakalpojumi, kas viņiem ir nozīmīgi, un viņi lem par labu mainīt dzīves vietu. Jā, tā ka, ja ir ļoti kaut kas konkrēts un specifisks, tā būs, kad es pajautāšu, no kuras pašvaldības jūs esat, un tad skatīsimies, kas tur ir un kas ir pieejams. Un tāpēc, ja kādam ir kādi konkrēti jautājumi, droši var rakstīt man. Liels paldies! Varbūt ir vēl kāds jautājums, bet, protams, ka man liekas, tā informācija ļoti tiešām daudz, un reizēm tā konkrētā atbilde ir jāpajautā sociālajiem darbiniekam, bet man šķiet, tas arī tik skaisti, ka meklējiet un jūs atradīsiet, un atbalsts ir tikai jāatrod, kam pajautāt, vai kur ir tā mājaslapa vai kāds kontakts, un tad solīti pa solītim var virzīties tālāk. Un, protams, arī atgādinājums vecākiem, ka tas ir tik labi, ka ir dažādas tādas neformālas atbalsta grupas, arī Facebookā ir vecāka atbalsta grupa. Vecāki, kas ir šajā grupā, arī ir pievienojušies mums šovakar, un arī tur droši vien dalīties ar šīm saitēm, ar labām pieredzēm, ar to, kas kādam ir palīdzējis. Liels paldies arī Kristai par savu pieredzi stāstu šovakar, kas noteikti iedvesmo arī citus vecākus un varbūt arī kādu bijušo pacientu, kā šo savu pieredzi izmantot citu labā. Jā. Paldies, Gunta, arī par visu šo lielo informācijas daudzumu, par daudzajām norādēm, saitēm, arī par vecāku mājas pieminēšanu. Jo arī mēs priecājamies būt šīs slimnīcas atbalsta sistēmas daļa. Jā, paldies jums tiešām par to. Uz tikšanos. Man šķiet, ka šobrīd mēs esam laikam tā noslēguši to laiku, kas mums bija atvēlēts. Ja vēl kāds grib kādu piebildi, droši rakstiet čatā. Bet liels paldies par katru, kurš pievienojās šajā vakarā, kas tiešām ir ieinteresēts jautājumos, kā palīdzēt savā ģimenē, kā varbūt palīdzēt citās ģimenēs. Un arī tiekamies vēl citos semināros, kas var veicināt šo sabiedrības informētību.